Čau visiem! Atbraucām uz Lieluppu. Mēģināsim brekšus noķert. Šodienas doma palikt pa nakti. Būs gan dzīvā esma, gan nakstārpi, gan uz breksi. Ķersim pēc iespējas vairāk, jo katram būs pa 2 makšķerēm. Man būs viena dzīvā, viena feeders uz breksi. Bet jāmaisa barības vispārējais un aidā iekšā. Redziet, kāda man jauna ceprīte ir. Šeit tāda te smuka. Un papildus man ir vēl atslēgu piekriņš ar manu lielāko līdaku, ko es esmu noķēris. 9,5 kilo, 1,10 m gara. Ja arī no jums kāds vēlās savu privāto ceprīti ar uzrakstiem, vai arī piekriņu pie atslēgām ar savu lielāko zivi, vai ar, piemēram, naža maciņu, vai, viņš ļoti daudz iespējas taisa. Varat iedot viņiem kādu padomu, viņš arī uztaisīs. Tā kā atstāšu zem video viņa linku Facebookā, droši rakstiet, vienoties par cenām. Pa ātro uztaisīšu barību. Te man bija karpu barība, puspaka palikusi pāri. To es iebēršu. Tad ir feeder barība. Šito arī pusi. Tā lai puse paliek, ja kas rītam no rīta, lai var uztaisīt atkal jaunu. Šito pusi. Šitā ķiploka. Tumšo. Kukurūzu, vislētāko, kas bija veikalā. Šķidrumu es nelieku klāt. Daudz šķidrums. Cik tu kukurūzu iekšā ir? Kukurūzu reiz vienu, otru vēlāk piemiksēšu klāt. Makšķerēšu ar vienu kātu. Tas normāli. Palika te bišķi kaut kāds nepilns kilograms varbūt. Jāpielēj ūdens un tad jāgaida, lai viņi uzbriest. Iedosim Brekša kungam iebēru baltos. Iebēru baltos. Slieciņu saliku, kukurūziņu. Sasmalcināsim un liksim barotavu iekšā. Kišmiš rozīnēm sanāca. Būs labais. Vajadzētu pienākt ar viņam. Pēc tam vēlāk atkal tādu pašu uzmiksēšu. Pēc tam vēlāk vēl. Tā ik pēc kaut kādām 2 stundām došu šitā te piedeviņa klāt. Ar cerību, ka pienāks lielais breksis. Bet cik visi makšķerējuši šī vietā, cik pazīstamie bijuši, nekad nav bijuši labs rezultāts tieši no šitās vietas. 1 stunda nosādēta. Esmu jau ielādējis vairāk kā 20 barotos vienā punktā. Otrs man ir dzīvais. Vīķi noķēra mailīti. Tāda. Kolēģim stāv arī viens dzīvais, viens naktinieks. Otrs kolēģis arī ķer uz breksi un uz naktiniekiem. Viņam jau bijuši vairākas copes, bet neko nav izvilcis. Pagaidām izskatās čābīgi, kur visi brekši palikuši, kad copes nav. Jādomā, visādas makinācijas būs laikam. Jāmēģina kaut kā piemānīt viņu. Vajag noķert vismaz kaut kādas 5-6, lai kolēģis var uzkūpināt. Vai mums izdosies, tas ir cits jautājums. Laicīši vienkārši super! Nu šitāds gāziens. Nedomājam, ka šitāds būs tik liels.
zivs man. Nav liela, bet vismaz pirmā. Nē, ir laba, iet uz sānu. Jau, kur tu aizgāja? Peld apakai. Jau zvaniņā iegāja. Jau, smuks breksis. Pirms tam man bija cope un bija viss āķis puņķos. Tagad kaut kas paņēma. Ceru, ka nav zandars galā. Jo tā arī varbūt sīkais, ka paņēmis ir. Jo kaut kas liels ir. Jau, breksis! Ej, tu paņem kameru. Izrauj viņu ārā un valc šurp, lai es varu pafilmēt mani. Paskatieties, kāds breksis, tas noteikti ir. Filmē tur zivi. Ejiet nosti. Žiža. Kas pa breksi? Pirmais, āķīts pašām. Ev, paņem, kaut ko vajag izdarīt. Man nav zābaka vienkārši. Paskatieties. Pirmās zivs. Un kāda vēl pie tam? Draugi. Jūs redzat? Iespējams, tas ir mans jaunais rekords. Šitais ir noteikti jaunais rekords. Jau nomērīsim un nosversim. Sekotājs man uzdāvināja mērlenti. Paldies viņam. Un nomērīsim uz jaunās mērlentes zivi. Cik viņa liela ir? 55 centimetri. Paskatieties, kāds breks. Tagad vajag nosvērt. 55. Un uz ātro nosversim. Varētu jau nosvērt uzglabājumā tīkliņā. Bet man nav līdzi. Ir, varat apsveikt mani draugi. 2 kilo 15 grami. Tas ir mans personīgais jaunais rekords. Un atkal lielupē. Labais. Atdosim kolēģim, lai izkūpina. Nu, ko, draugi, varat apsveikt mani jauno rekordu. 2 kilo 15 grami. Yes. Veiksmes cepure līdz bija un uzreiz zivs. Es jau domāju vienu brīdi, ka tur sīkā galā un Sanders paņēmis, jo vispār necēlās uz augšu, bet breksis. Un tas ir pirmā zivs man šodien uz feedera. Mēs atbraucām ap 5. Tagad ir 8:30. Pirmā cope un pirmā zivs. Yes! Un runāja par lietasargu. Lietasargs laiž ūdeni, rek man viss krēslas slapš ir. Viņam te kaut kur pa šuvi sanāk caurumi, un viņš vienkārši pil virsū. Cik es varēju, tik es izglābu. Bet jā, lietasargs nav forši. Sūtīšu tādu pašu kā kolēģim. Šito, nezinu, atdošu kādam izlozēšu. Jo, stiprā lietu laiž cauri. Pret tādu sauli paslēpties var mierīgi. Bet jā, lietas laikā sūdīgi. Forši. Un paldies pa mērlenti sekotājiem. No Jālgos. Tūgu tā mazais saules stariņš tā ir varavīgs. Tur pirkstīši pilgs. Nezinu, var saprast videoklipā vai nevar. Ieslēdzu termosilu. Sāk odi brukt virsū. Nav miera savādāk. Esmu vēl 2 mazas plicēnas noķēris, tādas ap 200 grami. Bet tādas nefilmēšu, lai video būtu interesantāks. Un ko, tagad tā kā būs jāgaida 3 stundas, kamēr būs pieteiksies normāls breks? Cerams, ka nē. Desmit no 5. Vispār copas vairs nav bijuši. 3 zivis noķēra, tas arī viss. Tā ir klusums vienkārši sēžam. Laiks mainās arī, tad vējš, tad lietas atkal bija uznācis, bet ne tik spēcīgs. Uz dzīvo ēsmu arī nekas neņem. Uz sliekām ir tā, kad iemet, pazvana, izvēl kārā tukšā āķis. Un tur tās sīki asarīšai, kas tur noēd nost vienkārši. Jo, bet baigais klusums. Pat šitādi te neņem. Vispār pat šitādi nav. Tikko kaut kas uzbakstīja. Vajag pasūtēties tikai laikam, kad jau copa sākās. Bet nav. Nezinu. Cerams, pa nakti būs. Jau atkal miksēju
kukurūzas malcināju sliekas, baltos atkal uztaisīju tādu pašu devu iedevu, bet nekā. Pavadiņu garumu mainīju visādas, garāks, īsāks, āķi izmērs. Situācija sekojoša. Pulkstens ir 11 vakarā, un kaut kāda copīta maza parādījās. Bet nav jāsvairāk. Arī tā bišķi kaut ko patrina, un viss. Vēl aizvien es noķēru tikai 3 zivis. Nu, jāgaida vakars, tumsa, pulkstens 1. Pagājušreiz bija tā, kad pulkstens 1 naktī sākās cope līdz 3. Kolēģis tikko vienu smuku izvilka un man arī paņēma. Man kaut kas maziņš. Man šitāds te. Aiziesim līdz kolēģim, parādīšu kolēģi zivi. Parādi zivtiņu. No smuks. Kilograms būs. Aptuveni. Tad mēs varēs izkūpināt. Nu, copa sākās. Pulkstens 12. naktī. Vismaz kaut kas. Nu, man arī maziņš pieteicās. Jālaiž vaļā. Smuks breks, saka. Liels. Kas pa lāpstu. Ričs nav. Es jau gulēju. Bija iesnaudies. Un tikko pirmā copīte. Labrīt visiem. Rekurī mans breksīts. Tikko kuru noķēru. Arī smuks tāds. Noliksmes mērlēns. 50. Tu nevari nomierināties. Viņa tā ies uz kūpināto. Raudzīgi. Viņš ir 53 centimetri. 53,5 pat. Cik te viņam svariņš ir? Man bija iepriekšējais rekords 800 kg. Šitais nebūtu pārsits. Bet jā, copes ļoti maz, bet rezultāts jūs paši redzat, kāds ir. Super. Un pulkstens ir 3 no rīta. Es biju iemidzis jau. Dzirdu dring, dring, dring. Es uzliku uz gala šitādu te parādīšu rāniņu. Šitādu te fīderam. Te iekšā iet spīdulis un uz spicīts. Forši. Pamodināja mani viņš. Laba štēle. Ko sāksim barot? Pagulējis esmu. Vienās aizgāju kaut kur gulēt. Super. Kamēr copes nav, tikmēr salasīju visu musaru apkārt. Kas te mētājās, visu degošo saliku ugunskurā. Nodedzināšu. Kas nav degošais, aizdīšu mājās. Ugunskurs jau var iekurējies. Nekās, vismaz viss musurs nodegs. Nebūs mājās jāvada. Būs tīra vieta pēc tam. Pirmā copīte bija uz naktas laikām. Pēc tam bija izvilkts ārā tukšs āķis bija, uzlika jaunas. Iemīt iekšā un tikko bija pirmā copīte. Paņēmu uz naktinieka. Kas tas ir?
Vai rauda? Jā, rauda. Smuka rauda. Mute jau viss izārdīta. Uz nakts lieka paņēma. Nebija tālu iemetis. Galvenais pie krastīm bija iemetis. Zvaniņš tring gaisā. Kamēr ieslēgās jau viss 34 cm. Cik foršu mērlēnti. Nav vairāk man nekas jāčakrējās ar to. 34 cm. Labi, vēl tālāk. Nu. Kā ir prom. Mums tik maziņas nevajag. Kūpināšanai pa mazaisi. Zvaniņu akal uzrāva tikko. Bet nav tā kā Daugavā, ka tur ding visu laiku. Tur ir dings, nu viss. Jau gaiši palika ārā. Pulkstens mums ir 4:13. Kā vēlam kaudos. Pirms 4 jau gaiši tāds bija jau varēja spicīti saskatīt. Malo kolēģis sūtīja, viņš te patām blakus stofē, viņš arī noķēra 12. naktī sanāk, jā, 2 kg garbrēks. Un tā viņi te ir, ka tas, kad viņi man tā visu laiku staigā, neuzturās vienā vietā. Maziņš. 300-400 grami varbūt. Ne. Rīta cope, šitie mazie sāk uzbrukt virsū. Visi kā nomērīts šitā te. Gan kolēģiem, gan man. Labāk, ka nebija copes, bet vismaz izmērs liels. Tagad tie sīkie uzbruk. Labi, man barība jau riet uz beigām. Būšu visu pilnībā barību izlietojis. Kaut kādi 4,5 kg uz vienu kātu. Tad jau pulkstenis arī ir jau. Viņš rāda 6 no rīta. Kā tās mežunas te lēcā, tas ir vienkārši. Kaut ko vajag izdomāt. Uzražiet komentāru, kā varētu mežunas noķert. Viens variants ir metra dziļumā uz pludiņu likti īķi maziņu. Viņš tad rēfējās visu laiku. Vēl viens variants ir, kā sāk lēkāt, viņi stāv uzreiz špiningu mētā kaut kādu voblerīti, šūpiņu vai rotiņu. Bet tas atkal ir tā, ne feederi varēs pasēdēt neko. Varbūt vēl kāds variants ir, uzrakstīt komentārā. Tieši uz meženēm. Ja tās arī gribētu paķert, nē, es vispār noķiešu. Nē, tā kā iemet uzreiz. Šitie sīkie. Iemet jau galā. Nav prieka nekāda vispārīgi. Pienāca pie barības. Sīkie viens pēc otra. Man šitais bišķi lielāks. Viņu tā nav tas izmērs vai kūpināta. Ko lai jūs tur iztīvēja, šitais jau uz kūpināšanu. Pēdējo zivi vēl kā ārā. Pretojās. Tā, nevar saprast.
Maz žiperīgais āķi ierīš. Āķis ir ierīts līdz tur iekšā dziļa. Parasti nokož āķi nost un laižu, lai peld. Un šitās burvīgās nots arī beigsim copi šodien. Uzspiežam laiku, ja patika video, abonējam kanālu. Mums uzstādīja jaunu rekordu. Tā kā visiem ar tā. Kājas slapjas, gumijnieki pa īsu, nevar dabūt ārā uzglabājamo tīkliņu. Ko redzēja, kā pacēlies ūdens. Mēs atbraucām, viņš stāvēja sauzenē. Ritīgi ceļās augšā. Tā kā kaut kādā Daugavā būtu heisu palaiduši. Kaut kas jau tur ir pieķerts. Tur bērs ārā. Tagad te var izbērt. Tagad zālīts. Iztaisīs kādu bildi arī. No diviem smukiem jābūt. Tie bija gandrīz vienādi. Nu, 3 tādi, jā. Ar tiem diviem lielajiem uztaisīsim bildi. To mazo jālaiž varā. Nu, 4 sanāk uz kūpināšanu. Vismaz reku varam pievilkt kāju. Tas ir ritīgais. Smuki. Uztaisim bildi. Kolēģis paņems uzfilmēs pret upi. Teiktu, kur vajag piemēram atkal. Ar diviem maniem lielajiem. Ai. Saplīsa. Šitā te. 2 skaistuļi. Sagara.